Šis būs ģenerālais lasījums Vēža zīmes pārstāvjiem. Atceries, ka šis nav personīgais lasījums, tāpēc ne viss varat tevi rezonēties. Noskaties arī mēnesi un ascendenta zīmes video, jo tas ir ļoti svarīgi. Tad šis video ir vēršiem Saules, mēnesi un ascendenta zīmes pārstāvjiem. Nekas neuztraucies, šie video pēc tam būs pieejami YouTube, varēs nostīties pēc tam vēlreiz. Un, ja gribās privāto lasījumu, droši raksta man arī privāti. Bet tagad skatīsimies vēršiem septembrī. Kas vēršus sagaida septembrī? Saules, mēnesis, ascendants vēršiem. Ko visunis grib pateikt? Kas jūs sagaida? Kas vēršus sagaida septembrī? Spēcīgākās enerģijas priekš vēršiem, lūdzu. Vērsis. Izskatās, ka pašreizajā brīdī vēl sanāk turēties pie kaut kā, jā. Esam ļoti piesardzīgi, taupam naudu, esam uzmanīgi, ļoti sargājam savu personīgo telpu, jā. Mūsu izaicinājums ir atbrīvoties no visām sāpīgajām lietām, no mūsu domām, jā. Šobrīd turies ļoti klāt pie lietām, kas tev darījušas sāpi. Varētu būt, ka diezgan ilgi tas notiek, jo kavas apakšā ir monētu brīnieks. Jūtu enerģiju to, ka tavs šīs mēneša uzdevums ir atbrīvot sevi no šīm negatīvajām domām, no visiem pārdzīvojumiem, visām lietām, kas tevi spiež. Jo, tu turies klāt vai pie pagātnes un nespēji virzīties uz priekšu. Jā. Ļoti emocionāls, savās jūtās, saistībā ar darbu, varbūt strādājam esošajā darba vietā, bet tikai redzam vienīgas problēmas, spēku izsīkums, bet naudu it kā vajag. Tad te ir katra cilvēka paša tālākā rīcība. Ja? Pagātne, kas iespēdo nākotni, imperators. Neatlaidība, mērķtiecība, izdarīt kaut ko, virzīties uz priekšu. Tavs izaicinājums ir nebaidīties, spērt nepieciešamos soļus uz priekšu savam mērķim. Ja tu esi kādu ļoti ilgu laiku domājis un gaidījis par to, vai virzīties uz priekšu vai nē, ir īstā iespēja, teiksim tā, ņemt rīcību savās rokās. Pagātne, kas attālinās, jā, zobenu karalis, vīzija, sapnis, kaut kāds skaidrs redzējums, mērķis, apzināšanās, jo zobenu karalis pats par sevi, viņam ir viss, viņam ir skaidrs prāts, viņš zina, kas viņam ir jādara. Un tad pagātnē tu esi jau tā kā apņēmies kaut ko izdarīt, kaut ko īstenot, tad, kad tad mēs rīkosimies, ja ne tagad, jo, šī apzināšanās, kas ir šīs lietas, pie kurām tu turies, kas ir jāatbrīvo, ļoti labi. Tas nozīmē to, ka tu vari virzīties uz priekšu par savu pārliecību un neatlaidību, redzot savu mērķi skaidri priekšā, kas tev ir jāizdara. Tavas cerības, vēlmes un sapņi ir mīlnieku kāds. Ļoti svarīga izvēle, jā, nav viegli varbūt atstāt esošo situāciju cilvēkus aiz muguras, bet ja šeit ir tikai augstums un nekāds labums, un mēs to saprotam jau mentāli, jā, tad mums nav jāpaliek situācijās, kurās mums ir tikai grūtības. Ļoti tuvu nākotne, kaustu karalis, jā, stabilitāte starp prātu un emocijām. Kādam no jums varbūt arī šeit ir iespēja salīgt, teiksim tā, ar attiecībām ar cilvēkiem, kuriem varbūt nav bijis līdz galam viss kārtībā.
jo šeit ļoti skaisti no pagātnes uz nākotni, tā kā apzināšanās, kā būtu jārīkojas, kādu lēmumu jāpieņem, lai tagad varētu tiešām priecāties un kādam no jums situācija noteikti atrisinās, jo šeit arī ir imperatora un imperators, ja? Tas nozīmē to, ka šeit ir noteikti ļoti spēcīga emocionālā saikne starp lietu vai starp cilvēkiem. Iekšējie faktori, saule, pozitīvisms, enerģija, prieks, laime, izdošanās, panākumi. Ļoti labi, ļoti labi. Ja tu esi kaut ko plānojis un esi pieņēmis lēmumu virzīties uz priekšu, sakojot savu intuīcijai, savam jūtām, tad tavs izaicinājums atstāt pagātni aiz muguras ir tīrais sniegs. Tikai laika jautājums, ja? Jo šis ir lēnākais no bruņiniekiem un viņam tā attīstība ir... It kā tu ļoti esi sēdējis un domājis par kaut ko, bet tu zini, ka tu esi gatavs un ir jāiet uz priekšu. Ārējie faktori, ja, ziržu bruņinieks, ideāli, perfekti. Viss, nav laika gaidīt. Vai šī lieta, situācija pati ātri atrisinās, vai tu ļoti raitā solī ej viņai pretī un neapstājies, saglabā ticību, ja tev ir mērķis, skaidrs, kas tev ir jādara, uzticies savai sirdī, visu un neļauj sev pašām ar savām domām stādināt tev pretī. Ja tavs sirds saka, jā, dodies tur. Tavas bailes. Jā, bailes, ka neizdosies, bailes, ka spēka pietrūkst, bailes pieņemt šo lēmumu, teiksim tā, un varbūt cīnīties vienam, bet vispār par ko nav jābaidās. Ja tavas sirds saka, ka tā ir jādara, tad droši rīkojies. Un gala iznākumā 8 zirgļi, jā. Septembrī šis plāns, šī ideja, uz kuru tu ej un ko tu gribi sasniegt un izdarīt, būs panākumiem bagāts. Jo kaut kas jau attīstās, kaut kas ir procesā, kaut kas nāk tev pretī, tu ej pretī ar saules kārti, ar neatlaidību, ar spēku, ar pārliecību un neļauj baidīties par to, ka tev kaut kas nesanāks vai kaut kas neizdosies. Jo tavs izaicinājums ir atstāt aiz muguras visas šīs negatīvās lietas un celties augšā un atbrīvot sevi un neturēties vairāk pie šīm lietām, kas tev vairs nekalpo. Ejam uz mērķi, pieņemam izvēles, klausam savu sirdi, esam sapratuši, kas mums ir jādara, kā mums jārīkojas, daram to savas augstākās laimes, teiksim tā, priekam, ļoti labi. 1, 2, 3, 4 vecie ārkāni, augstāko spēku atbalsts, droši dari, kas tev ir jādara, nebaidies, visums tevi atbalsta, tu esi uz pareizā ceļa un tā tikai turpini. Paldies, ceru, ka tev šī ziņa noderēja un